Biedrība Valmieras kennelklubs, kas savās rindās apvieno Vidzemes suņu audzētājus, jau 2. gadu pēc kārtas par savas vasaras nometnes vietu izvēlējās Gleznē no Ķaukuļu gravu Katveru pagastā. Izmantojot sinoptiķu solītās pēdējās siltās vasaras dienas, te no dažādām pusēm sabrauca suņu saimnieki ar saviem četrkājainajiem draugiem. Viesmīlīgo namamātes lomu uzņēmās mūspuses suņu audzētājas Līga Spandega un Ilze Zvaigzne. Kamēr pasākuma dalībnieki pamazām pulcējās, centāmies tuvāk iepazīties ar dažiem no viņiem. Šis būtu Pomerānijas pundušu špīts. Amerikā viņas sauc par pomerāņiem, Eiropā par pundušu špīts. Vismazākie no špiciem, kas sākās ar hīsundiem un beidzās ar šito. Izcils mājas draugs, vairāk par visu patīk uzmanība. Mājās lielākoties viņa sanāk vienai pašai būt, jo mēs visu laiku esam darbā. Bet vairāk par cilvēku uzmanību nepatīk nekas vairāk. Jo viņa jau nezina, kas ir ļaunums vai sliktas emocijas. Viņa pazīst tikai labu un arī pati tikai labu. Viņa nezina, ko nozīmē, ka viņai iekoš vai ka viņa pati kādam koš. Viņš ir milzu šņaucers vai rīseņu šņaucers. Viņam vārds ir Fiko, bet viņš tā garajā vārtā viņam sauc Figo Borodati Djavalu. Viņam tagad palika 4 gadi. Mēs ļoti atzīmējam arī viņam dzimšanas dienas. Viņam ir kūkas, ir ciemiņi, ir arī draugi suņi, kas atnāk ciemos pie viņa. Viņš ir ļoti uzticīgs, sevišķi viņš ir izvēlējies mani kā savu īpašumā un sargā arī tā kā mani. Jo negrib tā, ka mājā nāk kāds klāt arī, tā, ieiet starpā un viss. Ar cilvēkiem viņš ļoti labi draudzējās un dod ķepu, dod bučas, uz suņiem reizēm uzrūcam. Bet tajā sadraudzējamies, tajā mēs esam labi draugi. Bet ar cilvēkiem mēs esam ļoti draudzīgi. Rīzeņšnaucers Fiko nevienu reizi vien ir uzņēmies Ziemassvētku vecīša lomu. Viņam uzšūts pat speciāls tērps. Savas acis Fiko gan ir paslēpis zem garās spalvas, un varētu likties, ka viņš neko neredz. Viņš ļoti, ļoti labi redz. Ja pa lielo ceļu staigā kāds suns, viņš perfekti visu redzēs un aizskries, vai arī kāds kaķis staigās, viņš visu redzēs. To visi cilvēki saka, viņš neredz, viņš perfekti redz. Cilvēks to neredz, ko viņš redz. No Madonas puses uz nometni atbraucis pilnīgi baltais ziemeļu suns Samojets. Mīl sniegu ļoti. Ārā, kad ir sniegs, ziemā tad tikai pa sniegu. Vasarā mums ir karsti, bet ļoti draudzīgi un mīl suņus, un kad tikai ierauga suņus, tad ir pilnīgā laime viņai. Tādu pasākumu esam pirmo reizi, bet suņi mums ir visi draugi un visi pa labam ir. Mēs nesaprotam, ko nozīmē, ka mums rej virsū vai rūds, mēs tik un tā draudzējamies ar visiem. Viņai ļoti patīk izskrēties katru dienu. Viņa patienēs mandas klāt, ka viņa grib spēlēties, un tad mēs katru vakarējam ar viņu pastaigāties. Tad skrienam un tā. Viņa ir fiziskas aktivitātes katru dienu. Jānodrošina ar aktivitātēm viņa ir. Turpat 7 mēnešu vecais franču buldogs Jessica ir Regīnas Tamanes jau otrais šīs šķirnes suns. Es tagad esmu gudrāka, kā viņu audzināt. Vairs pa gultu tā nedzīvojas, un arī pa mašīnu, pa klēpu nedzīvojās, kad es braucu. Un viņa arī ir savādāka. Viņa ir ļoti patstāvīga un gandrīz nemaz nereja. Kad viņi taču draudzene visiem lielajiem suņiem, pilnīgi nekādas problēmas. Džesi, tu esi draudzene? Man. Paskaties. Nē, viņi neskatās. Limbažniece Ilzi Zvaigzni Ķaukuļu gravā ar spēku ievilka uzreiz 2 dzīvespriecīgi suņi ar izteikti krunkainu sejas daļu. Tik krunkainie ir Majorkas mastifi, īsajā nosaukumā Kadebo. Latvijā pagaidām ļoti reta šķirne. Ceru, ka nākotnē parādīsies vairāk eksemplāru, ka cilvēki iemīlēs, viņus iepazīs. Jo pašai iepazīstot šo šķirni vairāk un dziļāk, es saprotu, ka tas ir vienkārši kolosāls ģimenes suns. Der arī dzīvoklī kopā ar bērniem, ar dažādu vecumu cilvēkiem, pensionāriem. Ļoti, ļoti uzmanīgs un tā pašā laikā ļoti labs sargs. Gudri suņi, nekas viņiem īpaši nekādas prasības nav. Tikmēr jau bija sabraukuši turpat 20 suņi un viņu saimnieki kopā ar ģimenes locekļiem un draugiem. Kluba priekšsēdētāja Lolita Ķuze sveica klātesošos, vēlot priecīgu atkal redzēšanos un labu atpūtu.
Un tad jau varēja sākties dažādās ieplānotās nodarbes. Vispirms suņus un viņu pavadoņus gaidīja pastaiga pa 2 Ilzes zvaigznes iepriekš sagatavotām trasēm, meklējot kaut ko neraksturīgu mežam. Tā izdevās atrast kokos noslēptās figūriņas, konfektes, barankas, knaģus un vēl šo to. Dažs kucēns te tā piekusa, ka nākošajā pārbaudījumā šķēršļu joslā bija gandrīz vai jānes uz rokām. Citiem gan tā nekādas grūtības nesagādāja. Visi suņi par centību saņēma kluba sponsoru firmas Meradog suņa barību. Redzot gan atraisītos suņus, gan priecīgos viņu saimniekus, neradās iespējas, ka šāda kopā sanākšana kādam no viņiem būtu apgrūtinājums. Drīzāk otrādi. Šajā laikā ir cilvēki meklēt apzinīgāk ir palikuši un viņi vairāk interesējās, lai viņiem nebūtu kauns ar savu sunīti iziet sabiedrībā. Tātad kaut vai elementāra uzvedība un socializācija sabiedrībā sunim ir nepieciešama, jo bieži saimnieki nesaprot savus suņus. Nav dumju suņu. Vienkārši ir saimnieku un sunim savā starpā ir zinām nesaprašanās. Bet sunim mācīt ir nepieciešams kaut vai pirmajā dzīves gadā. Viņu redzes loku paplašināt, neaprobežoties tikai ar privātu mājas žogu vai arī tikai dzīvokli un ārā pagalmu. Suns tāpat kā cilvēks grib sabiedrību, satikties ar sev līdzīgajiem, respektīvi ar suņiem pakontaktēties un arī, lai cilvēki viņus mīl. Bieži dzirdēts, ka suņa turēšana daudzstāvu mājas dzīvoklī ir suņa mocīšana. Ilze tam nepiekrita. Gluži nav taisnība. Tā atkarībā arī no šķirnes. Es domāju, ka senbernāram kaukāzietiem noteikti būs grūti dzīvoklī. Tās ir lielās šķirnes. Viņam apspalvojumi biezā kažoka dēļ. Vienkārši tas nav sevi šķērti. Bet, piemēram, vācu dogs skaitās aristokrātisks suns, un viņš labprāt dzīvo dzīvokļos un telpās, jo viņš viņam neprasās lielu plašumu. Arī dobermaņi var dzīvot dzīvoklī, ja viņam nodrošina nepieciešamās aktivitātes. Jebkurš suns var it kā dzīvot dzīvoklī, ja cilvēks rūpējas par viņa aktivitātēm, ja viņam fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas. Vēl jau visi varēja piedalīties suņu fotogrāfiju konkursā. Bērnus gaidīja zīmējumu izstāde, savukārt visus kopā vienoja lielais katls ar pašu vārītu zupu. Tik garšīgu to nobaudīt var tikai Kennelkluba nometnē. Kad kopā sanāk domu biedri, tad ir ko pārunāt, tad ir par ko priecāties.